Sveiki visiem! Šodien mēs spēlēsim FIFA 15. Atcerieties man iepriekšējā video, salvedzina paku. Par viņu ļoti priecājos, bet, es nezinu, gan viņš pārdevu. Es pēc tam dabūju Albimi Jangu. 8,6 reitinga, tiem es nopirku to tīklus, tikai viņu pārdevu. Es nezinu, kādā veidā, es vienkārši stāvzinu, ka es uzliksim 5, un tad man viss aizgāja grīstē, tā teikt. Tātad mums jādzīvo, teiksim, tā bez to tītonīka mūsa. Bet, šo mēs aizmirstam. Līdz atskatīsimies manu komandu. Braunas 7 reitingu, vai ne, īstenībā arī 8,7 reitingu. Tikai tagad viņa ir 8,6, nezinu, kāpēc bez tā tītonīka kalas. Bet bez viņa man arī īstenībā bija 8,7, tāpēc, es nezinu. Labi, šos dabūju pakā, Džeromē Boateng. Tāpēc 25,000, 100,000 pakā komponentu dabūju, bet kādā 100,000 pakas tad nebija. Teiksim tā, es gribēju dabūt tiešām labas, tikai man paši saprotiet, ja? Labi. Spēlēsim pret Helšē. Tātad tālāk. Tad spēlēsim. Suarez, Azīles, Milleram. Milleram dabūju pakā, 50,000 pakā. Hadjājā Torē plus vēl 8,3 reitingu. Informs. Ļoti vīks spēlētājs, bet šo bija, pirms nezinu, kādu mēnesi atpakaļ. Iespējams, vai, gandrīz mēnesi. Es pat niecelos, tad es atceros. Es pastījos vēl, cik viņš maksā. Viņam dabūt arī 300,000, bet, es zinu, ka ir labs 8,6 reitingi. Not bad, tā teikt, un ļoti labi. Skriģājā. Millers, Azīlam. Azīles, Suarez, aijajai. Labi. Es dabūju 50,000 pakā, cik jūs atceraties. Un tā. Suarez, Ai, jā, cik bumbiņi. Kā tā? Pagaid, kas man priekšgalā? Kur Diego Costa? Kuriem priekšgalā ir squad. Jā. Kam tu fitness bija baigi maz? Čavi Martīnes. Jā, viņš bija Bundesligā baigi daudz. Bundeslīgas stāsts, tas laikam vēl tās 50,000 pakas vaļā. Tas nezinu, kas dabūja. Tas labākais bija šos. Īsti jau veidī nofilmēju. Ai, labi. Uz Xbox ielādēju FIFA 15 demā tikai 8 stundas. Tas viņai vienīgais mīnus un spēlē tikai 3 minūtes vienu maču, vienu puslaiku. Tā, citreiz tā. Vienkārši 3 minūtes rakstīts un viss. Varbūt tikai izvēles kādu diskvalifikācijas spēlēs. Tā kā es tagad semi-pro, tā professional, te vēl viena augstāka valodu klasa leģendārija. Un tāda diskvalifikācijas. Tāpēc. Labi.
Pirmā puslaika aizvadījām bez vārtiem, gūtiem, bez vārtiem, bez ielaistiem vārtiem. Manai komandai vecs nosaukums Remix Team. Man vajag tikai kāds 8 vai 6 uzdevums izpildīt, tad man būs viss pilns. Šitais te. Visu uzdevumu izpildīt. Labi. Silver links kapu, vai viņš ir diezko. Viņš nav nemaz tik grūts, vienkārši visiem jābūt, kā man pasaka, jāizmest sudraba lotiem, sudraba no visiem, no vienas līgas. 100 chemistrijiem jābūt, un tad izspēlēšu šo turnīru. Un tad es izpildīšu vienu uzdevumu, pēc tam vēl vienu turnīru. To es noteikti zinu. Team of the Week sastāvs, 75 reitingiem jābūt augsts un augstāk. Atveiks ar aizmuguri. Karā. Jā. Ciet nomainīties. Un es sītu longshot. Aizsitu garām. Man tā longshot vienreiz gadīnu tā devenēja iesitu. Tikai es izdzēs FIFA, es nezinu, kaut kas telefonu tā nedaudz notika. Un tad nekas. Ielādēju pie jaunu, protams, un te visi metāliks replay, aizmirsos ašmenti. Kaut gan uz Facebook profilu, kad viss saglabājas, bet tāpat tas nav atkarīgs. Vismaz labi, ka paši komandas saglabājās. Tas ir vislabākais. Komanda mani ļoti laba. Un šeit karam tiešām nebūs. Izskatās, ka nebūs gūti vārti pret Talčiem. Pret Šalki gan es kaut kā gūvu vārtus viens. Un man bija cits komandījos pārdevs ar komandu. Vēc tikai nepārdevās man Nujers ar Hazardu. Un tagad Rodrīgezam pēdējā iespēja gūt vārtus un dubīļās longshot. Un kāds vārtus dara vēl? Labi, Ozils labāk nospēlās 8,0. Diego Kostu Nujers. Kāpēc Nujers tik salīgi neatspēlējuši? Nesaprotu, bet labi. Šāda mums bija tā epizoda. Vēl kaut ko izdarīsim, es nezinu ko. Atvērsim vienu bonus spēku. Arī bonus player spēlēm 9 stundas. Es vienkārši ceru, ka es dabūju Team of the Week. To tad bonus Team of the Week, bet dabūju šo te spēlētāju. Aizsūtīšu viņus transferiem un pastīšu, cik viņš maksā. Mums daudz viņa tur marketā nav, ja viņi vispār tev ir. Ir tagad. Viens pēc, šitais bija 2000. 3000. 1000. Loģiski, esam jaukšu. 1100. 1300. Un tā. Šāda bija epizode. Un see you guys.